Rēzeknis novada ziņas. Ar 1. septembri jaunas darba cieliņas suksīs arī Rēzeknis novada izglītības īstodēs. Sarunu par skolu gatavību jaunajam mocību gadam, finansējumu, skolānu skaita prognozi un citiem vaicojumiem asu aicinājos Rēzeknis novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju Liliju Žukovsku. Sveicināti, Žukovskas kundze! Esiet veseli visi, skolotāji, direktori, papi, mammas, bērni. Un pirmais vaicojums – cik izglītības īstodes ir Rēzeknis novadā? Rēzeknis novads vispār ir ļoti bagāts ar izglītības īstodēm. Skatoties to, kā 9. gada vasarā mēs īstožu skaitu samazinājam, bet mums ir 19 bērnu dārzi, mums ir 7 vidusskolas. Kopskaitā ir 18 skolas, papildus ir mums 5 struktūra vienības. Tāda samērā sarežģīta sistēma, jā, bet īstošu skaits ir ļoti, ļoti liels. Es tuvojas kaut kur pie 55 kopsumā. Gan ar sporta skolu, gan ar muzikas skolu, internātu skolām, bērnu dārziem. Kā itamā jaunajā mocību gadā ir ar pedagoģisku sastāvu vai izglītības īstodēs ir kādas izmaiņas? Tāda viena neliela tendence šovasar bija, kurā arī ļoti pamatota. Angļu valodas skolotāji vairāki no novada skolām aizbrauca projām strādāties ārzemēm. Vairākas skolas direktori meklēja sev angļu valodas skolotājus. Tas ir samērā tāds simptoms neīpaši labs par to, ka angļu valoda nav nīcinājot nevienu citu mocību priekšmetu, bet ir ļoti svarīgs mūsdienu cilvēkam, skolānam, par to, ka darba pienākumos noteikti daudzos var būt prasība pēc angļu valodas zināšanām, labam zināšanām, dēļ to mums ļoti būtu vajadzīgi labi skolotāji. Labi skolotāji arī aizbrauc projām, tā ka būs jāapzināja atkal savus skolotājus, lai varētu labi strādāt. Varbūt itamā mocību gadā izglītības īstodēm ir jauni vadītāji, ja ir tad kaidi? Šogad mums direktora statusā ir Makašānu, tagad jau pareizi jānosauc Lūcijas Rancāņas vārdā nosaukto vidusskola. Itu skolu no 22. augusta vada Gundega Rancāņa, jos mēta. Mums arī ir jauns pirmskolas izglītības īstodes vadītāja Indra Dzene, tā kā jauni mums 2 īstožu vadītāji. Sakiet lūdzu, kāds ir prognozētais skolānu skaits skolos, kā itamā gadā ir ar pirmklasnīkiem? Skolānu skaits pēc mūsu prognozēm ir šobrīd ir sasamazinājies par 119 bērnu. Mums šodien diena ir samērā tāda korsta, tā kā ir zivējas pannas, par to, ka notiek samērā nesimpātiskas manipulācijas ar bērnu piesaistīšanu skolām, bērnu dārziem, pārkopjot gan ētikas, gan likuma normas. Tas lielu sarūktinājumu pirms tādas svētku dienas kā 1. septembris sagodano ne tikai mums, bet arī daudziem īstošu vadītājiem. Diemžēl tāds nasmukums itim svētkiem leidza īt. Tas ir saistīts ar to, ka nauda sekoja bērnam, tas princips finansēšanas. Bet es sekoju bērnam tikai vienu dienu gadā, 1. septembrī. Kur būs bērns, tī būs nauda. Es visu atlikušo gadu padarījuši itu procesu daudz nažēlīgāku. Porsteidz, kā sots rēkoties cilvēki, no kuriem mēs nekad pat neesam tādu rēcību gaidījuši. Tā kā šodien tī, kas mani dzird, aicināju vecākus labi izsvērt. Par 2 kilogramiem nādot bērnus iz kaut kādam nezināmam vītam. Diemžēl tādi gadījumi mums atsaklojās, kas mums ļoti sarūktināja. Tātad redzam, kādas ir sekas itam likumam. Un tīši par modeli nauda sekoja skolānam arī gribēja vaicot. Kādu tad situāciju itamā gadā izglītības finansēšanas modelis nauda sekoja skolānam izraisīs? To mēs redzēsim rēt. Vispār, ja pedagogam jāsoc skaisti 1. septembris mocību gads ar noteiktu stabilitāti, jau ar garantēm, ar prieku, tas princips šobrīd padara mocību gadu tik nestabilu, tik neprognozējamu, kā īsti pat nav zināms, būs skolotājiem darbs, nebūs skolotājiem darbs, būs pilna likme, būs daļa likmes. Tā nav gudīgi īsot skolai darbu, tādos apstākļos nosodēt gan bērnu dārzu, gan skolu. Kaut kas mēs kopā likumdošanā nav sagūst pareizi.
ar itu principu, ar tū datumu. Tā kā es domāju, ka tas notiek ne tikai Rēzeknis novadā. Es zinu, kā tas ir, kā pilsēta, mēs tī bērnus kaut kā vilinoja prom uz savam skolām, kā mūsu cilvēki mēģināja bērnus noturēt, atvilinot pie sevis. Es domāju, tas notiek visā valstī, nav jau Rēzeknis novads vienīgais izņēmums, ka tā notiek, bet es domāju, ka mums itamā sakarā noteikti ir kaut kas jomaina likumdošanā. Nadrīkst tādam stresam pakļaut ni īstožu vadītājus, ni vecākus, ni bērnus. Galu galā mūsus nav vajadzētu. Mēs arī 1. septembrī gribīs ar prieku sagaidīt, a nav ar nabeidzamo sūdzību risināšanu. Cerot un novēlot, ka jūs 1. septembrī tomēr sagaidīsiet ar prieku, gribētos pajautot par tādam pozitīvokum lītam. Rēzeknis novada pašvaldība ir sarūpījusi dovanas mazajiem pirmklasniekiem. Kas tad ir itimos dovanos? Te būs tradīcija. Mūsu deputāti ir vienojušies par to, un mēs ļoti priecājamies, ka jums tāda ideja ir. Katru gadu 1. klases skolānam ieejot klasi, izsūla jūs sagaidās vesels mocību līdzekļu komplekts. Viss, kas nepieciešams ir 1. klases skolānam, lai es varētu radoši darboties, tos ir goša krosas, akvareļu krosas, tie ir dažādi bloknoti, tie ir dažādi zīmuļi, flamasteri, plastilini un ūteņis un trauceņi un kastētis. Viss ir krosaņas papīrs, ko grīzt, ir lēmēt. Tas ir summa 10 latiem katram skolānam. Tas ir ļoti, es domāju, atbalsts liels katram vecākam, katrai ģimeņai 1. klases, kur skolāns ir. Gromatis īsainis skolā, atliks varbūt kādu būrtnieci nopirkt, un gadījumā, ja arī nevar atceļauties būrtnieci nopirkt, tad arī skolotāji ir tik pretim nokūši, ka ir kopēja būrtniecam materiālus, īdot iz atsevišķam lapiņam. Tā kā es domāju, lai vecāki labi padomāja, izvērtēja, pirms pasadūdos kaut kādam tādam pīrunošanam un tā tālāk, apsarunājāt mīrēgi, ko es saņemšu savā vietā, kur es dzīvoju, savā skolā, kāds jām būs pakalpojums, kas nodrošināts. Bet, kopējais mums skolānu skaits ir kaut kur 2558, mēs tā prognozējam. Es sazamazinājos, vairāk es sazamazinājos tīši vidusskolas posmā, vidusskolānu palīk aizvien mazāk. Tāda te dzimstības liekņa ir. Sokuma skolas it kā palīk drusku bogotākas ar skolānu skaitu, bet naudas mēs jau vairāk atīt, diemžēl, iz vidusskolānu, nekā iz sokuma skolānu. I līdz ar to tas naudas eko skolēnam, tas bīzijas gols vairs nevarēs palīdzēt mozījām golam. Tikai reit mēs varēsim tā nopietni sokt riekinot. Varbūt tikai kaut kur 2 nedēļu laikā skolos izastosīs stabilitāte, bet tikai tad varēs soktīs tāds process. Augusta beigās jūs apmeklējat visas izglītības īstotis Rēzeknis novadā, kā bija iepazītos ar to gatavību jaunajam vuicēbu godam. Kādi tad ir secinājumi? Secinājums ir tāds, ka Rēzeknis novadā, neskatoties tom problēmām, kuras mēs atsaklojas te pēdējos dienas, dzīvoja izstrādāja ļoti daudz pošaizlīdzīgu cilvēku, kas nazarieķinojoties ni ar savu atvaļinājumu, ni brīvu laiku, kopā ar rodim, draugiem, paziņām ir strādājuši pie to, lai bērns ītu skolā, labā skolā, izremontētā, sagatavotā, lai būtu mocību līdzekļi, lai būtu mikroskopijas galdi, lai būtu datori, kaut kurā vietā. Visur nav tā, ka ideāli. Ideālas situācijas jau praktiski nav, bet jos arī izglītībā nevar būt par to, ka visot, kaut kas būs jauns, ko gribēsīs skolā īvīst, ko vajadzēs pamainīt. Kā saka ķīniešu sakombords, mocēšanos te ir kā ārēšanos pret straumi. Tikko tu apsasto īsērēt, kā tevi jau straumi nas atpakaļ. Tā kā mūsu skolam, tāds direktoram, tāds darbs, visiem tikai ārēt iz priekšu. Daudz ir ieguldīts līdzekļu, daudz ir projektu līdzekļu. Siltinoti ir Kaunatas vidusskola, visi lūgi nomainīti, sienas siltinotas. Maltas 1. vidusskola, Maltas 2. vidusskola, te ir kaut kur pori 800,000 latu piesaistīts. Ļoti apjomīgi darbi notiek ar energoefektivitāti tiskādu pusi. Gan tiskādu speciālo internetu skolu, gan tiskādu vidusskolu tiks turpmāk kurinotas, izmantojot zemes zīļu enerģiju. Papildus vēl nokušā vasarā itos īstodis tiks siltinotas, lai jos atbalstu tai energoefektivitātes prasībām.
Tā, ka tī tiks ieguldēts arī vēl līdzekļi no projektā, un jī tuvojas kaut kur kopsumā ar Maltas arī speciālu skolu, ja nokušā godā ir tū darās kaut kur arī tuvu pie miljona latu. Tī ir lielī tādi vislolokie projekti. Vidusskolos gandrīz visos ir dabasziņību mocību priekšmetu projekts realizēts. Katrā skolā 98,000 latu vērtībā ir veikts gan kabinetu remonts, gan mebeļu īgoļa, gan īpirktas dažādas īkortas, uzskatis, laboratorijas darbiem un tā toļāk. 9 skolos jau no septembra īsīkšā informatizācijas projektā rezultātā īpirktības gan projektori dažādi tipu, gan portatīvi datori, gan arī interaktīvos tāpeļas, kurš bija savā laikā tī paredzējis, tī zagodotīs. Arī Saksagala pamatskolai Maltas pirmo vidusskola ir dabas zinātņu pilotprojektā 7. un 9. klasēm. Tī jau arī ir gan kabineti uzlaboti, gan īpirktas īkortes un izglītoti skolotoji. Pēc jūsu domām, kā ir ar talantīgiem bērniem lauku skolā? Vakar mēs bijām uzaicinājuši direktoriem uz semināru bērndorza vadītājiem Viesturu Dūli. Doma mums bija tāda, ka, lai nadomāja skolotājs, lai nadomāja direktors, varbūt, lai nadomāja papsi, mama, ka mazā lauku skolā nevar būt talanti, ka jūs nevarat attīstīt. Var, Viesturu Dūli soca ar to, ka katram ir talants. Tikai vajag mocēt jū īraudzēt, palīdzēt jām attīstīties. A tam nav vajadzīgi ni miljoni, pat interaktīvo tāfuļa iespējams nav vajadzīga, bet iespējams ir vajadzīga ir. Skatoties, kāds tas talants ir. Varbūt mēs mēģinājām orientēt visus uz to, kā īraudzēt bērna talantu. Navis īdzēt imā entu daudzumu zinošanu, bet īraudzēt talantu, ar zinošanu palīdzību jū attīstīt. Tas ir grūts darbs, par to, ka sistēma drusku savādāk ir orientēta, bet ceru, ka mums tas izdosies, ka skolotāji mocāsīs. Esam iesaistījušies arī radošuma pilī. 8 skolotāji mocāsīs. Tāds projekts radošuma pils ir. Cerēsim, ka arī jī mums īņas zināma veida tādu radošumu mūsu skolos. Jī pastostās arī saviem kolēģiem par to, ko jī būs izamocījušies. Mēģinājām darāt tā, lai mūsu bērni atvērtu savus talantus. Par to, ka pasaulī tu nezini, kas pēc 10 gadu būs jodara. Kāds darbs būs vajadzīgs. Līdz ar to ir jāpalīdz katram bērnam savu talantu atklāt. Iemocēt bērniem. Labi, savā starpā sazaprasties, kas svarīgi mūsu kolēģiem. Iemocēt bērniem mocēties. Parodēt, kur var mocēties, kā var mocēties, kādi tī veidi, kā var mocēties. Mocēt bērnu saprast sevi, kas ar jū notiek. Pastostēt tu skolotojiem. Zinošanas, kas attīt jaunus, jos arī liek pazavērtīs uz visu bērnu izglītošanu savādāk. Jauni bērni vairs nav jī, ir savādāki. Jī savādāk izturīs, jī savādāk domāja, ir ļoti kustīgi. Ja skolotājs grib palikt vecijas pozīcijās, vairs kontakta nav ar bērniem. Bet tad mēs sirdamies, ka bērni, kādi bērni palikuši. Jā, ir tādi palikuši. Ne jau jī paši pa sevi tādi palīdz. Mēs sabiedrību tādu esam radījuši, ka jī tādi ir palikuši. Es ir sazastapījis noteikti ar agresiju, es ir sazastapījis ar nāsaprašanu, ir sazastapījis ar aizvainojumu, ar pazemošanu ir sazastapījis, ir ar nabadzību, ar varbūt visatļautību. Tas viss ietekmē, bet te ir mūsu pieauguši uz pasauli, kas jūs tādus ir padarījusi. Varbūt tad mūsu pieaugušiem arī jomeklē ceļu, kā jiem palīdzēt. Un sarunas noslēgumā jūs novēlējums zinēbu dīnā. Katrs mēs esam talantīgs. Mēģināsim ar saviem talantiem savu dzīvi darāt bogotāku ne tikai saturiski, bet arī varbūt nopelnīt mēs varam ar saviem talantiem vairāk kaut ko. Drūšāk vērtīs iz lītām, nedomāt kvadrāti šivņaņos, bet domāt orpus. Par to, ka likumdevējs nosaka kaut kādus rāmjus, bet likumdevējs arī pieļaun izīt orpus rāmjiem. Attiecībā uz skolu. Skola ir pasēts standarts, ir programma, tas ir, kas jāizdara. Bet kā to izdara? To neviens nenosaka. Tas nozīmē, ka mēs varam īt ekskursēs, ka stundas var notikt orā, iz īles, porgoņi, tie ir stundas forma. Ka var, nezinu, kūkā sakopt, visi sēdēt, mazu vērot, kā tie kūkaini, ja, ir loģiski drošības noteikumi. Bet jo, ko porā, tos apnikušos klasis, tiem standarta, sols, skolotojs priekšā, tas nav uzrunāja bērnu. Vajag jūs uzrunāt ar to, kas viņam interesants ir, caur to viņam dot tos zināšanas. Tāds ļauties ir to darīt.
to, ka, grāmatas tas ir labi, bet ja ir īspēja savādāk, mocamies, tad mēs ne jau grāmatam tāda porcelāna, mēs mocamies pankūku, lai kāda recepti ir, kamēr tu jau pats nāsi ceps, ja tev nav pīdagusi, tu nazini, kā jū cept labi. Tāpat ir atcitam visam zinošanam. Būsim radoši, drūsmīgi. Paldies jums par sarunu! Jauno mocēbu gadu sākot, Latgolis radījis studijā gastie Rēzaknis novada pašvaldības izglītības porvaldes vadītoja Lilija Žukovska. Tos bija Rēzaknis novada ziņas.